Es saku, labākā investīcija man ir reku karoks. Man bija pirmam valkā. To es droši varu teikt. Es jau sevi definēju kā 5. paaudzē piedarošu valkai un novadam. Un mani bērni attiecīgi jau ir 6. paaudzes pēcnācēji šeit. Lokāli patriots vai patriots savai zemē var būt tikai tas, kas vismaz īso kursu savas vietas vēsturi pārzina un arī savas dzimtes vēsturi pārzina. Un es esmu būtībā saslimis un var teikt, ka jocīgs mazliet, bet es esmu saistīts ar šo vietu. Ne tikai tāpēc, ka kaut kāda pienākuma pēc, bet tāpēc, kad ir kaut kas ģenētiski pārmantots. Man ir 4 meitas, kā mēs ar sievu smejamies. Jau man ir 6 bērni, jo vecākām meitām ir arī draugi, pagaidām draugi. Un, jā, mēs esam jau ļoti lieli. Mēs esam jau kopā, tagad pēdējais mums bija svētki, var teikt, ģimenes, un mēs jau bijām kopā 8. Jā, un man par to ir prieks, patiesībā sakot. Un es savulaik meitām teicu, ka viņiem varbūt nedaudz sadistiski, bet es teicu, ka viņām drīkst būt draugi, kas var mani noskriet, kas māk skaldīt malku un kas var atnest man alu no veikala. Un patiesībā sakot, pagaidām man ir palaimējies. Vectēvs man bija līdz 20. gadsimta sākumam bija Lugažu muizā dārznieks, un viņš arī šo vietu, kas viņam bija atvēlēta, viņš iekopa. Un, kad pirmais, kas es biju nevis māju atjaunot, bet atjaunot šo dārzu, lai vectēvam nebūtu kauns, kad viņš no mākoņa malas varētu teikt, mazdēl, tu esi normāls džeks. Kad nav bijis viss velti. Un jā, tas ir tas, kas vienīgais, kas ir no vectēva man palicis mantojumā, ir jasmīns. Jā, par to es patiesi lepns esmu, jo jasmīns ir unikāls. Nav diškrūma Latvijā tas ir, bet pavisam noteikti, ja tāds status būtu, tad tas būtu diškrūms. Un viņš ir pārdzīvojis dažādus laikus, gan starpkaru periodu, gan karu, gan padomju varu. Un vai kāds gribējis viņu nīdēt vai nav nīdēt, bet patiesībā viņš ir līdz mūsdienām saglabājies un patiesi es esmu lepns, ka viņš tāds ir. Un vecvectēvam vārds bija Pēters, un viņš ir tāds vēlainais jasmīns, kas visu laiku uzziedēja taisnu uz Pēteriem. Es gan esmu beidzis tajā brīdī, uz tā saucās Latvijas Lauksaimniecības universitāte, meža fakultāte, bet man ir 2 pilni pabeigti kursi arī ainavu arhitektūrā. Un teiksim, tādu, es gribētu teikt, netalantīgi cilvēki kā mani zīmēšanā. Tas bija fantastisks cilvēks kā Maruta Stabulniece, kas man iemācīja zīmēt un teica, ja tev tas patīk, tad dari. Jā. Bet tad bija ģimene un vispārējais, un es tā neesmu pabeidzis, bet ārā arī man neviens no tās augstskolas atskaitījis. Tā kā es skaitos vēl students. Tas ir medaļas no maniem sporta notikumiem, tā varētu teikt. Tas ir, jo pārējās es esmu salicis tur kastē. Ja tu vēlies, tad es varu parādīt. Šī gada ir viena, kur Latvijas čempionātā biju slēpošanā. Šo maratonu es esmu noslēpojis 4 reizes. Šo maratonu 70 km, ko viņš ir tāds foršs un unikāls, kad nepilni pēdējie 3 kilometri ir Slalom kalnā jāslēpo. Tāds pēc saviem 67, tas ir sava veida tāda razīnas uz kūkas. Jā, manuprāt, sava veida unikalitāte tanī, kad es esmu joprojām vienīgais Latvijā, kuram ir Global World Skier nosaukums. Tas ir noslēpot ir visi pasaules
lielākie maratoni, kas ir šajā World Lopet sērijā. Es esmu vienīgais, tāda vairāk nav. Par to man ir pašam, pirmkārt jau pašam gandarījums. Ne jau tur tik daudz sportiskais rezultāts, bet tas ir savu veidu izaicinājums. Tas ir pārdomas par to, ko tu vari, ko nevari, un savu veidu sintēzi starp fizisko un garīgo. Esmu noslēpojis vairāk kā 40 maratonus dažādās pasaules vietās. Un kopā ar skrituļu slidošanas maratoniem, manuprāt, man jau tas skaitlis sniedzās pie 50. Šobrīd droši vien, ka vasarā man skrituļu slidošana, skrituļu slēpošana, skrituļu slidošana peldas daudz. Ziemā, ja atliek laiks, distanču slēpošana. Un vēl paralēli, laikam jau, lai dabūtu emocijas, es arī apmeklēju sporta zāli un spēlēju badmintonu. Visi mani bērni ir trenējušies pie tās pašas fantastiskā cilvēka. Vispirms jau fantastisks cilvēks un trenere Nadežda Bluma. Un viņi izauguši stadionā. Ja Naģa to kaut kad dzirdēs, paldies tev, Naģa. Novadā, patiesībā sakot, es esmu ļoti pārliecināts, ka no sporta infrastruktūras un iespējām praktiski netrūks nekā, vajadzīgi tikai vēlme un gribēšana. Un tas ir liekas pierādījums man pašam sev, kad es varu rast un man nav problēma rast. Bet tas mans lielais uzdevums, mērķis ir, kad vairāk cilvēkus es gribētu redzēt ārā, šeit takās, uz celiņa, sporta zālē. Un viss lielais mērķis man ir redzēt kādu cilvēku, kuram ir kustību traucējumi vai cita veida invaliditāte, kad viņš ir baseinā vai sporta laukumā.